Labdien! Labdien! Es atvainojos, es skatos, jūs gatavojaties pavasara talkai, vai tā ir taisnība? Jā? Ko jūs domājat pirkt? Kāpēc jūs skaties Leikanas? Ja nu gadījumā vajadzētu kaut ko apliet, kaut kādu zālīti, zāles vai kāds būtu. Vienkārši skatos, Leikanas. Es tieši arī spainību paņemt. Bet, ja jau tur dos maisu, tam dos spaini, vai Kas vēl būtu nepieciešams talkotājiem? Obligāti jābūt ir cimdiem. Tā ir pirmā lieta, jo Jums ir jau cimdi nopirkti? Nē, nav. Parādiet, kādus jūs izvēlēsieties. Cimdis, es tā skatos, ka viņi vispār nav nodrošinājušies, jo cimdi vispār tur nav neko pieejami. Pilnīgi nekur es tādu šokālisti. Instrumentus kādus, jā? Rītas talpai. Noteikti vajadzīgs būs piknika grozs. Tas būs galvenais instruments. Kam tev noderēs piknika grozs? Kas tā pa talku bez piknika un pusdienām kārtīgā. Piepildīt viņu instrumentus līdz, lai var vairāk salikt. Tukšas pudeles līdz paņemt, pilnas pudeles, dakšiņas, nazīšus, trauciņus vajadzēs. Nedodarēs arī šķērīt. Maisiņus? Maisiņus, jā, vajadzēs maisiņus, lai kur necīnos trauks. Jūs esat arī netālu no dārziņiem, vai tas nozīmē, ka jūs kaut ko gatavosiet sev brokastīm talkotāji? Jā, es tieši gribēju nopirkt daudz sīklos, jo sacīt sīkoli kopā ar kartupeļiem paši labākie, kā jāzina. Bet tā neko īpaši to nedomāju, vajag taisīt. Brokastis, jā? Normāls, rīktīgs brokastis. Bekons, olas. Tad arī raudzēta sula, viegli iebrūnā krāsā, netraucēs derēs. Tādas būtu brokastis, jā. Ar kādiem vingrojumiem no rīta jāiesāk talkotāja diena? Pirmais noteikti būs vingrojums, kas ir visām muskuļu grupām. Tad lēkām. Tad mēs iztaipīsimies apkārt, pēc ka mums jāliecās. Mēs staipamies. Un tad arī sāniņi. Un otrs sāniņš. Un tad atkal varot caurās lielisko vingrojumu. Nu, tad tas arī kā viss ir. Tā, rītarosme, jā. Rītarosme, kas tur būs? Tur būs maisi jācielā, jā. Tad jāiesildās šajā tēmī, jā. Ar vienu, ar otru jāietrenē, lai iesildītu muskuļus, jā. Tā varētu būt, jā, tur droši vien ir. Droši vien būs ar kaut kādiem grābeļiem un lāptām jāstrādā. Tur varētu būt atkal rokas. Šitās varētu būt treniņš, jā, lai rokas iesildītu vienu, otru kārtāk. Kā pareizi talkot tā, lai nesastieptu muguru, tā, lai muskuļi nākamajā dienā nesāp? Jā, es to varētu, jo redzu, tas atkalkojas ļoti daudz žagriņus. Pirms talkas, jā? Jā, man nesāp vispār nekas. Bet galvenais ir tas, ka jums jākustās. Jūs paceļiet, jā? Paceļiet. Atkal jūs paceļiet. Tas ir pats galvenais. Talkojam, visi vācam, visu tiešām izvācam. Es tikai tā virspusēji. Es domāju, ka varbūt ir arī kāda dziesma, kas noteikti jādzied no rīta tā, lai mundrs ir. Jā, dziesma noteikti Laurēni, kas skrien. Mēs tā uzjundi. Es neatceros, kas tā ir par dziesmu, varat atgādināt? Tur jāgat tās kusties. Jā, varat, nē, parādiet lūdzu. Parādiet lūdzu. Mēs tam gatavības ar veikalā, jo noteikti visākas lietas. Bet nav skrien un vēl jāpaskrien. Tur apnāk augstāk dzīvi. Kā kāda dziesma Reinika, protams, aš bēgu vēl šokti. Skrienu vēl, man vēl